Te burvīgā gaismā viss zaigo un laistās, ik skaņa te dziesmās un saskaņās saistās. No kalnu uz kalnu jāļuvni spīgo, par pļāvām un mežiem meitenes līgo. Šodienas domas un sarunas par Latviju mēs veltām valsts neatkarības atjaunošanai 1990. gada 4. maijā. Šo pašu svētāko tu neaizmirsti, vai cēlies debesīs, vai jūras dzīlēs nirsti, vai draugu pulkā dali savu prieku, vai viens pats satiecies ar pretinieku. Tu esi Latvija. Kas man ir Latvija? Mēs saista 1000 pavadienu. Latvija ir mana dzimtā zeme, te ir manas saknes. Dzīves ceļi mūs reizēm aizved tālu prom uz kādu citu pasaules malu, bet saknes vienmēr paliek šeit un mūsu sirdīs. Latvija nodrošina man izglītību. Es nekad neaizmirsīšu savu tagadējo skolu. Martūrs Naglis. 2012. gadā es absolvēju Rīgas 34. vidusskolu. Pašlaik, mācoties Dienviddānijas universitātē, es atbildu uz jautājumu, kas ir vissvarīgākais, ko man deva skola. Un tāpat domājot, es sapratu, ka ir diezgan grūti viennozīmīgi atbildēt uz šo jautājumu. Tās ir gan dažādas spējas, gan prasmes, gan zināšanas, gan kontakti ar cilvēkiem. Bet tomēr mēģinot izvēlēties kaut ko vienu, es domāju, ka tieši prasme risināt dažādas problēmas ir vissvarīgākā. Tās varētu būt problēmas, kas saistītas ar cilvēkiem, mācībām, projektiem, darbu, ar visu kaut ko. Bet tomēr tieši šī prasme man tagad palīdz universitātē. Esmu pārliecināts, ka arī palīdzēs turpmākajā dzīvē. Ar Latviju mani saista skaistā senā latviešu valoda. Senajā sanskritā, kas pastāv vairāk nekā 4000 gadu, kā brīnumā atrodam latviešu valodas elementus. Lietuviešu un latviešu valodas ir vienīgās dzīvās baltu valodas. Es lepojos, ka zinu latviešu valodu. Ja būs nepieciešamība, varēšu pastāstīt par to pasaulē. Šodien mūsu dzīvē nevis ir tā, kā mēs vēlētos, bet mums pieder tagadne. Katrai tagadnei ir arī nākotne, un tā ir mūsu rokās.